ļoti labs cilvēkiem, kuri piekopja aktīvu dzīvesveidu, palīdzēs mums zaudēt svaru, kā arī iegūt skaistu augumu, dedzinot taukus un saglabājot tajā pašā laikā muskuļu masu. Viņš nostiprina mūsu izturību treniņu laikā, samazina stresu un padara svara zaudēšanas procesu par maksimāli ērtu, efektīvi izmanto mūsu taukus un pārvērš tos enerģijā. Šodien mēs ar jums izskatīsim mūsu jaunumu, mūsu Burn Max. Mēs izrunāsim, kam ir paredzēts šīs produkts, kādas ir galvenās īpašības un kādas funkcijas ir mūsu produktam, kas tieši ietilps sastāvā un kādus efektus sniedz un arī kādus rezultātus mums parāda mūsu jaunais produkts, ko mūsu klienti un mēs sasniegsim. Šodien prezentāciju novadīšu jums kā parasti es, Alīna Beluško, kompānijas vadošā jauno produktu speciāliste, pārtikas tehnoloģija, magistrs un doktorante uzturzinātnē. Un pirms mēs ķeramies klāt prezentācijai, es tagad jums palūkšu čatiņos ierakstīt, vai esiet jau kaut ko dzirdējuši par mūsu jauno produktu. Tā man būs daudz vieglāk saprast, kā jums nodot šodien visu informāciju. Čatā skatos, kā jau esiet. Protams, jo mums ir slēgtais čats, City, un es esmu pārliecināta, ka tie, kas jau pagaršoja šo produktu un iepazinās ar galvenām priekšrocībām, droši vien viņi arī čatos jau uz savām struktūrviedībām paspēja daudz ko jaunu izstāstīt. Tātad sāksim mēs ar galveno Burn Max īpašību. Viņš ir radīts, lai kontrolētu mūsu svaru. Kāpēc tas ir tik ļoti aktuāli? Jo ir ļoti daudz pētījumi, kas parāda mums, ka mūsdienās ir ļoti liela problēma aptaukošanos, un ar gadiem, diemžēl, labāk nepaliek, jo tā saucamā ātrā un ērtā ēdināšana, viņa kļūst arvien izplatītāka un vieglāk sasniedzama. Un mums uz doto brīdi ir izveidojusies lieliska svara kontroles līnija, kurā mums ietilps gan svara samazināšanas, gan detoksikācijas, gan lieka šķidruma vai izvadīšanas produkti. Un Burn Max, viņš ļoti lieliski iedarās šajā kompānijā, jo tas ir lielisks produkts, kas vēl efektīvāk strādās pie aktīvās slodzes un dos mums spēku un enerģiju, un arī mūsu maratoni kļūs daudz spēcīgāki un dos mūsu klientiem sasniegt daudz labākus rezultātus. Tātad, varbūt kādai no jums tagad radās jautājums, priekš kam mums vēl viens produkts, kas ir tēmēts uz svara samazināšanu. Un te es jums atbildēšu. Mēs vēlamies uztaisīt weight control un wellness kategoriju maksimāli pilnu un atbilstošu pilnībā visiem pieprasījumiem. Un tas nozīmē, ka jums vai jūsu klientiem tas nenozīmē, ka jums vai jūsu klientiem ir nepieciešams lietot pilnībā visus produktus, kas mums ir no šīs kategorijas. Es jums teikšu vairāk, jums vajadzēs izvēlēties vai nu lietot vienu vai nu citu produktu, un Burn Max, viņš ir tieši tās produkts, kas varētu, kuru varētu lietot pilnībā ar visiem mūsu svara samazināšanas procesiem. Un tagad es gribētu īsi atkārtot, kad mums no svara samazināšanas kategorijas ir tāds produkts kā Drain Boosters. Tas ir ļoti efektīvs uztura bagātinātais, kas mums izvada lieko šķidrumu un dod mums enerģiju un spēku un arī normalizē mūsu vielmeņu. Es teikšu tā, ka mēs tagad ierakstījām divus foršus webinārus, kas viens no viņiem būs arī latviešu valodā, un pavisam drīz viņš iznāks YouTube kanālā, tāpēc tie, kas neatcerās par šo produktu vai grib uzzināt vairāk, būsiet laipni gaidīti YouTube kanālā un nepalaidiet lūdzu garām ziņu, kas mums būs Newsroom kanālā, un obligāti noskatieties šo webināru. Tad vēl no produktiem no Slim kategorijas mums ir Slim Flow, kas ir drenējošs dzēriens, kas cīnās ar pampumu un kas cīnās ar tūsku. Tad no tas kategorijas mums ir arī Pure and Balance. Tas ir produkts, kas ir rādīts, lai maigi attīrītu mūsu organismu, mūsu dabiskais detoks. To mēs lietojam 12 dienu kursu un neapvienojam ne ar Slim Flow, ne ar Drain Boosteru. Vēl no šīs kategorijas mums ir Easy Blocks, kas kontrolē mūsu apetīti un
uzņemto kaloriju daudzumu. Un tas arī ir ļoti labi savienojams pilnībā ar visiem produktiem, ko es tikko nosaucu. Un tagad atgriezīsimies pie mūsu jaunumu, pie mūsu Burnmaksam. Un es jums pastāstīšu, kam ir paredzēts šīs produkts un kādus mērķus jūs varat sasniegt. Pirmkārt, tas būs ļoti labs cilvēkiem, kuri piekopja aktīvu dzīvesveidu, kas nodarbojas ar jebkādu sporta veidu, ar skriešanu, ar aktīvu soļošanu, peldēšanu, trenažieru zāles apmeklēšanu vai arī profesionāliem sporta veidiem. Un tas palīdzēs mums zaudēt svaru, kā arī iegūt skaistu augumu, dedzinot taukus un saglabājot tajā pašā laikā muskuļu masu. Tas ir paredzēts arī cilvēkiem, kuri ir iestrēguši plato, ko tas nozīmē, ka cilvēks garo brīdi cenšas samazināt svaru, bet viņam svars stāv uz vietas, un viņš nevar neko ar to izdarīt. Tāpēc ir radīts tieši šīs produkts, un viņš ļoti labi strādās tādiem cilvēkiem. Ikvienam, kas aktīvi trenējās un kas pavada laiku aktīvi. Tātad vēl es vēlos vēlreiz uzsvert, ka Burnmax viņš darbojas kombinācijā tieši ar fiziskām aktivitātēm, kad mūsu muskuļi viņi ir aktīvā stāvoklī. Un noteikti tagad jūs iedomājaties, ka mūsu jaunais produkts viņš ir paredzēts tikai tiem, kas apmeklē sporta zāli, kas cilā smagus svarus, un es jums atbildēšu, ka viņš ir lielisks, bez šaubām, un viņš uzlabo fizisko sagatavotību arī tiem cilvēkiem, kas visu laiku apmeklē trenažieru zāli un cenšas dabūt skaistu formu tieši kačājoties, kā to varētu pateikt. Taču šīs produkts viņš ir ļoti noderīgs arī pie kardio treniņiem, kas ietver sevi ne tikai rītiņbraukšanu, peldēšanu vai skriešanu, bet arī aktīvas pastaigas. Un kas ir ļoti svarīgi, aktīva pastaiga, viņa ir viena. Tas ir viens no labākajiem veidiem, kā atbrīvoties no liekajiem kilogramiem. Un, meitenes, es jums teikšu, ka tas ir zinātniski pierādītais fakts. Tagad mēs ar jums parunāsim par to, kādas pastaigas viņas patiešām palīdz mums dedzināt taukus. Tātad optimālais temps mums ir ātrā pastaiga, kuras laikā jūs jūtaties noguris, bet joprojām varat runāt. Un pulsam viņam ir jābūt apmēram no 120 līdz 140 citieniem minūtē. Tāpēc, ja jums ir fitnesa pulkstenis, tad obligāti vērojiet savu pulsu un vērojiet to, lai varētu sasniegt vislabāko rezultātu. Un, lai iegūtu to labāko rezultātu, mēģiniet staigāt vismaz 30, 60 minūtes 5 reizes nedēļā. Un tas ne tikai palīdzēs jums zaudēt svaru, bet arī ievērojami uzlabos jūsu vispārējo veselību. Un Burnmax jums šajā gadījumā palīdzēs uzlabot jūsu rezultātus, jo tas uzlabo pirmkārt vielmaiņu. Burnmax viņš dedzina mūsu kalorijas. Viņš efektīvi izmanto mūsu taukus un pārvērš tos enerģijā. Viņš nostiprina mūsu izturību treniņu laikā, samazina stresu un padara svara zaudēšanas procesu par maksimāli ērtu mūsu organismam. Un pateicoties termokinēzei, tas ir process, kad jums ātrāk paliek karsti, jūs ātrāk dedzinat kalorijas un ātrāk patērējat to kaloriju daudzumu. Tagad mēs ar jums pāriesim pie sastāva. Sastāvs viņš ir patiešām pārsteidzošs, un jums būs ļoti viegli atcerēties tā galvenās priekšrocības, jo es jums stāstīšu no skatu punkta, kādus rezultātus mēs varam sasniegt, lietojot mūsu Burnmaxu, un šai prezentācijai mēs ar komandu izmantojam plašo zinātnisko bāzi, un ielikām jums arī linkus pēc prezentācijas. Jūs noteikti varētu apskatīties, kas ir tajos linkos un palasīt vēl par sastāvdaļām daudz ļoti interesantu faktu, bet tie, kas nelasīs, jums tagad nāksies ticēt man.
Tātad pirmais komponents mums ir L-karnitīns. Un šī ir dabiskā viela, ko jūsu ķermenis var izveidot no noteiktām aminoskābēm. Viņš palīdz mums dedzināt taukus un pārvērš mūsu taukus enerģijā. Tātad kā tas darbojas? Pirmkārt, L-karnitīns viņš palīdz transportēt mūsu taukskābes šūnās, kur tās kļūst par enerģijas avotu. Un lietojot L-karnitīnu, jūsu ķermenis treniņa laikā viņš sāk izmantot vairāk taukus. Tas mums ļauj sadedzināt vairāk taukus un līdz ar to zaudēt svaru. Un kā jau atzīmē citi dalībnieki un arī sportisti, kuri testē šo produktu, jūs varat sajust vairāk enerģijas un mazāk noguruma un trenēties tajā pašā laikā daudz ilgāk un arī daudz efektīvāk. Vēl viens L-karnitīna bonus ir tas, ka tas veicina ātro atjaunošanos pēc treniņa un palīdz mums uzturēt muskuļu masu. Rezultātā par L-karnitīnu mēs varam pateikt, ka tas ir veids, kā dabūt vairāk enerģijas un samazināt tauku daudzumu. Tātad Burn Max viņš satur arī L-tirosīnu un tas arī ļoti efektīvi darbojās. Viņš dedzina mūsu taukus, jo viņš arī izmanto taukus kā enerģijas avotu un tādējādi tas veicina svara zudumu. Tad viņš arī piešķir mums enerģiju. Vēl tirosīns viņš liks jums justies labāk un modrāk, kas ir ļoti svarīgi produktivitātei treniņu laikā un kontrolēs mūsu apetīti. Un tie, kas jau lieto šo produktu, viņi jau paspēja pamanīt, ka tas palīdz mums mazināt izsalkumu un atvieglo arī dietas ievērošanu. Vēl viens punktiņš par L-tirozīnu, ka viņš mums palīdz samazināt stresu un spriedzi spriedzes un stresa laikā mums tiešām ir daudz grūtāk samazināt svaru, jo mēs visu laiku gribam kaut ko stresa laikā apēst lieku, un L-tirozīns viņš palīdz mums to nedarīt. Nākamais komponents mums ir kofeīns. Par kofeīnu jūs jau zinat ļoti daudz, jo kofeīns mums ir vairākos produktus, un kofeīns pats par sevi viņš palīdz dedzināt taukus, jo Jo mēs nekad nenogursim uzsvert šī komponenta labas īpašības. Tātad kofeīns viņš palielina mums adrenalīna līmeni mūsu organismos, ļaujot mums vingrot ilgāk un arī intensīvāk. Tas palīdz jūsu uzmanībai un produktivitātei gan treniņa laikā, gan arī ārpus tās. Kā tas darbojas. Tātad kofeīns, viņš aktivizē mūsu centrālo nervu sistēmu un palīdz mūsu organismam izmantot taukus kā enerģijas avotu. Arī starptautiskā sporta uztura biedrība, viņa arī ļoti augsti novērtē mūsu vispār kofeīnu kā tādu, un viņi saka, ka kofeīns viņš var ievērojami uzlabot fizisko veiktspēju, piemēram, izturību, ātrumu un spēku, kā arī palielināt fokusu un modrību. Un īpaši, ja jūs mums nepietiekami guļat. Nākamais komponents Burn Max sastāvā mums ir teanīns. Kas tas ir? Teanīns, tas ir tējas lapās atrodamā aminoskābe, kas palīdz mums pārvaldīt stresa līmeni un arī uzlabot koncentrēšanos spējas. Es jums pastāstīšu no personīgas pieredzes pēc Burn Max lietošanas pirms spēka treniņa sporta zālē. Es pamanīju, ka es koncentrējos tieši uz vingrinājumu izpildes tehniku, un es uzskatu, ka tas ir ļoti laba produktu priekšrocība, ko mums sniedz tieši teanīns. Tagad īsi apkoposim, kā tas darbojās tieši no fizioloģiskā viedokļa. Tas mums mazina kortizola līmeni, kā mēs visi zinām, kortizols ir stresa hormons, un viņš mums traucē dedzināt taukus. Bet kombinācijā ar kofeīnu tieši teanīns viņš uzlabo mūsu fokusu un padara mūsu treniņus efektīvākos. Tas arī samazina emocionālo pārēšanos, par ko
ko es tikko ar jums runāju. Un kopumā L-tionīnu mēs varam pateikt, ka tas palīdz mums saglabāt mieru un sasniegt labākos rezultātus un līdz ar to sasniegt labāko formu. Vēl viens komponents mums ir holīns. Kā tas darbojas? Holīns mums palīdz. Tieši palīdz mūsu aknām pārstrādāt taukus un neļauj tiem uzkrāties. Kāpēc holīns ir tik svarīgs svara samazināšanas procesā? Nu, protams, viņš dedzina taukus, atkal palīdz pārvērst mūsu taukus enerģijā un arī rūpējās par mūsu aknām. Viņš atbalsta aknu veselību un samazina aknu darbību, traucējumu risku. Vēl viena sastāvdaļa mums ir koko minerāli. Kāpēc tas ir tik svarīga sastāvdaļa? Jo intensīvās slodzes laikā, diemžēl, mēs ar jums vienmēr zaudējam svarīgus elektrolītus. Tas ir kālijs un nātrijs. Un tieši koko minerāli ir dabīgais kokosriekstu ūdens, kas palīdz mums atjaunot šos elektrolītus. Tas satur pietiekami daudz kālija, tas satur pietiekami daudz nātrija, un tas ir ļoti svarīgi, lai mēs dabūtu šķīdrumā līdzsvaru mūsu organismā. Tas arī ļoti labi atspoguļojās tieši uz muskuļu darbību un signālu pārraidi starp mūsu nerviem. Un tas ir īpaši svarīgi sportistiem un kas nodarbojās ar ļoti intensīvo fizisko slodzi, jo tas palīdz mums novērst tieši dehidratāciju un arī nogurumu. Tad vēl viens komponents, yerba mate. Kas tas ir? Pa lielam tas ir vienkārši augs, ko mēs varam dabūt no tējas, bet viņam ir ļoti daudz labvēlīgas īpašības. Tas satur dabīgo kofeīnu un antioksidantus, un tie palīdz mums pātrināt mūsu vielmaiņu un paaugstināt enerģijas līmeni. Tas atbalsta arī tauku dedzināšanas procesu, palīdz mums kontrolēt apetīti un arī sniedz maigu tādu un ilgstošu enerģijas devu. Arī sanāk visas dienas laikā, bez straujiem lecieniem, teiksim tā. Vēl viena sastāvdaļa mums ir piperīne, un tā ir atbilde uz jautājumu, kāpēc mēs pēc Burn Max svīstam daudz vairāk nekā parasti treniņa laikā. Starp citu, mūsu slēgtajā čatā City tā bija vispopulārākā atsauksme par šo produktu. Tātad, kas ir piperīne? Tas ir viela, ko mēs iegūstam no melniem pipariem, un piperīns viņš stimulē mūsu termogenēzi. Tas ir process, kur laikā mūsu organisms viņš sadedzina vairāk kaloriju, lai varētu uzturēt ķermeņa temperatūru, un tas palīdz mums pātrināt vielmaiņu un ātrāk dedzināt taukus mūsu organismā. Un turklāt piperīns viņš palīdz mums labāk sagramot pārtiku un arī absorbēt barības vielas. Pēdējais no elementiem, kas mums ir Burn Max, tas ir hroms. Un kā mēs visi zinām, hroms ir mikroelements. Tam ir ļoti svarīga loma mūsu veselīgas svara un labsajūtas uzturēšanai. Hroms, viņš palīdz mums regulēt cukura līmeni asinīs, un tas, starp citu, palīdz mums samazināt tieksmi pēc saldumiem un arī pēc uzkodām. Turot mūs, teiksim tā, rokās ceļā uz slaido figūru. Tas arī pātrina mums vielmaiņu un palīdz pārstrādāt taukus un ogļhidrātus enerģijā, nevis liekos kilogramos. Tātad lietošanas metode. Lietojam mēs 3 kapsulas 20-30 minūtes pirms treniņa, uzdaram to ar ūdensglāzi, un mēs iesakam sākt ar 1 kapsulu dienā, tad pēc nedēļas mēs palielinam devu līdz 2-3 kapsulām. Tādējādi ķermenim viņam būs daudz vieglāk pielāgoties tieši šīm produktām. Un principā šo produktu viņu var lietot tukšā dušā, jo
primārais patērētas enerģijas avots būs tieši taukaudi. Iespējama blakus parādība var būt tāda pati, kā lietojot kofeīnu tukšā dušā. Tur vajag skatīties no tā, kā jūsu organisms jūtās. Jo ir vairāki cilvēki, kas pamostoties, pirmais, ko izdara pēc ūdens glāzes, un, protams, pēc mūsu produktiem, izdara kafijas glāzi. Tāpēc skatāmies no sava skatu punkta un vērojam sevi un domājam, vai mēs varam to lietot tukšā dušā. Mēs to nelietojam 4 stundas pirms gulētiešanas, tā kā Burn Max, viņš dod mums enerģiju un, lai nerastos problēmas ar mieru, mēs pieturamies pie šī intervāla. Tad ieteicamais kurs mums ir 3 mēneši, pēc tam mēs veicam 3-4 nedēļu pārtraukumu, un tajā pašā laikā mēs samazinām kafijas patēriņu, lai varētu dot mūsu organismam iespēju atgūt jūtību pret produktu sastāvdaļām. Vienā iepakojumā mums ir 60 kapsulas, un nevaru nepateikt arī brīdinājumus. Tad bērniem līdz 18 gadiem, grūtniecēm vai arī sievietēm zīdīšanas laikā nav ieteicams šīs produkts. Un arī neiesakām šo produktu cilvēkiem ar kuņģa un 12 pirkstu zarnu čūlu, ar sirds un asinsvadu slimībām, piemēram, ar hipertenziju cilvēkiem neiesakām un arī ar aritmiju. Un arī tad, ja jums ir nepanesība pret kādu no produktu sastāvdaļām. Tātad sadarība. Burn Max, viņš ir savienojams pilnībā ar visiem Jojo produktiem, uz ko es vēlos tagad pievērst jūsu uzmanību. Ka kombinējot ar Drain Boosteru, mēs paņemam 1,5 stundas pārtraukumu un uzraugam arī kofeīnu uzņemšanu. Es atgādināšu, ka Drain Booster vienā ampulā viņa mums satur 200 mg kofeīna un 3 Burn Max kapsulas mums arī satur 200 mg kofeīna. Tas ir ar 2 produktiem mēs ar jums noslēdzam ieteicamo maksimālu kofeīna dienas devu, kas mums ir 400 mg. Un tas nozīmē, ka jūs vairs nevarat dzert kafiju. Ja tā ir problēma, es jums atgādinu, ka mums ir ļoti smaržīga bezkofeīna kafija, kas ir mūsu sortimentā vēl joprojām, bet katrs pats izlem, cik daudz kofeīna viņam vajag patērēt, skatoties tieši uz savu organismu. Mēs noteikti iesakam pieturēties drošības līmenī un lietot tos 400 mg. Tad izmantojot kopā ar Easy Block un Slim Flow ir nepieciešams arī 60-90 minūšu pārtraukums, un ja trenēties no rīta tukšā dušā, tad variet vienkārši izdarīt Burn Max 20-30 minūtes pirms treniņa, un tad patrenēties un pēc tam izdarīt Slim Flow, Slim Block pirms brokastīm. Un tādā veidā jums pāries tas nepieciešamais laiks, pēc kurā jūs jau varat izmantot šo produktu. Un, ja vēl būs kādi jautājumi par produktu sadarību, jūs, protams, vienmēr varat paskatīties mājaslapā. Tur mēs publicējam jau jauno sadarības tabulu. Ja ir kādi jautājumi, droši varat skatīties tur.